Jā, tātad nesen bija veikta aptauja, tā gan bija veikta TVNet portālā, un kur tika noskaidrots, ka 85% Latvijas iedzīvotāji ir bailes tātad no esošā kara, kas notiek tepat netālu. Bet es nebiju apjautāta. Tev kāds jautāja uzdev jautājumu kāds? Šis ir ļoti aktuāls jautājums, ņemot vērā to, ka karš, kurš notiek patreiz Ukrainā, ir īsts karš, un tur mirst cilvēki, un neviens nezina, kad šis karš beigsies, tad, protams, ļoti daudz uzdot jautājumu, vai Latvija ir apdraudēta, vai Latvijas cilvēkiem ir jābaidās. Mēs zinām to, ka ir cilvēki daudzi, kas no Latvijas ir aizbraukuši projām. Mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu, izejot no tā, kā es situāciju redzu. Tad es tāpat kā daudz citi, kā es jau biju teicis iepriekš, biju pārliecināts, ka kara nebūs. Diemžēl es kļūdījos daudz citi, jo iedomāties, ka karš Eiropā var sākties, tas bija kaut kas neiedomājams un nereāls. Izrādās, ka diemžēl ir lietas, kuras mēs paredzēt nevaram. Tagad, kad šī kara darbība jau norit 25. dienu, mēs redzam to, ka Ukraina turās diezgan braši. Krievija Ukrainu nav ieņēmusi, un skaidrs ir tas, ka agri vai vēlu notiks pārunas par mierizlīgumu starp šīm divām valstīm. Mēs redzam to, ka Kijeva nav ieņemta un izskatās, ka arī netiks ieņemta. Lielākoties kara darbība notiek Ukrainas dienvidos, pilsēta Marijaupole, kas principā ir pilnībā iznīcināta, patreiz cīnās, bet kā viņiem veiksies, ir patreiz grūti kaut ko teikt, bet, protams, situācija ir smaga, jo nekāds atbalsts viņiem no malas nav iespējams, apkārt ir līdzenumi, līdz ar to viņi ir ielenkumā, bet atgriežoties atkal par situāciju Latvijā, es teikšu tā, ka ir sajūta, ka šis karš ārpus Ukrainas robežām neizies, ja vien nenotiks kaut kas pilnīgi negaidīts un nesaprotams. Patreiz mēs redzam to, ka Baltijas valstīm, protams, ir jāizprot situācija, un, kā es teicu, viena lieta ir gatavoties karam, ir jādomā par mieru, un es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka Latvija militāri var būt sagatavota, kā NATO dalība valsts, aizstāvēt savu valsti, savu teritoriju, bet mums ir jādomā un jādara viss, lai šī kara nebūtu. Un tāpēc šī vienotība, lai visa sabiedrība būtu vienota, ir vairāk nekā svarīga. Par to mēs runāsim nedaudz vēlāk šodienas pārraidē, bet ir sajūta, ka Baltijas valstis var justies drošībā, bet, kā jau es teicu, ņemot vērā to, ka mums ir tiešā robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, un patreiz abas šīs valstis tiešā un pārnestā nozīmē ir iesaistīts kara darbībā Ukrainā, tad, protams, mums jābūt modriem un jādara viss, lai šī kara darbība šeit nenotiktu. Tā kā situācija nav vienkārša, situācija smaga, un mēs redzam to, ka šis karš ir ietekmējis visu pasauli. Mēs redzam, kādā veidā mainās ekonomika, mēs redzam, kādā veidā Latvijā ekonomika tiek ietekmēta, tā kā šo karu mēs jutīsim vēl ilgi. Я еще предлагаю тоже всем, кто нас смотрит на русскоговорящие, тоже задавайте, пожалуйста, свои вопросы, так как мы наши эфиры ведем на двух языках. Если есть вопрос на латышском, мы его читаем на латышском и отвечаем. Если на русском, то на русском. Поэтому, пожалуйста, друзья, все, кто хотят задавать вопросы, задавайте. Айнар, vai tev pašam vispār ir bailes? Katram cilvēkam ir par kaut ko bail. Un, ja pat cilvēks saka,
ka viņiem nav bail, bet viņiem vienmēr ir pamats baidīties par saviem tuviniekiem, par savu ģimeni un, protams, arī par valsti kopumā, jo negribētos, lai tas, kas ir piemeklējis Ukrainu, piemeklētu arī Latviju. Līdz ar to bailes ir vienmēr bijušas visiem cilvēkiem. Un, kā es teicu, ka, ja cilvēks saka, man bail nav ne no kā, tad es teiktu tā, ka arī man ir bail par to, lai ar maniem tuviniekiem, ar Latvijas iedzīvotājiem nekas traks nenotiktu. Jo katram cilvēkam Dievs ir atvēlējis zināmu laiku dzīvot šajā pasaulē, bet, protams, karš ir tas, kas ļoti bieži paņem šīs dzīvības ātrāk. Tā kā es ceru, ka kara Latvijā nebūs un ka Latvijas cilvēkiem nebūs jābrauc un jāpamet šī valsts, tā kā tas jau ir bijis pēc Otrā pasaules kara. Ainār, varbūt pārvirzamies jau tālāk citai tēmai. Vēl varbūt, ja tu gribi īsi atbildēt, cilvēki daži ļoti grib dzirdēt, vai būs atomkarš, vai tu vari vispār atbildēt šo jautājumu? Redziet, ir dažas valstis pasaulē, kurām ir atomieroči, un Krievija ir viena no šīm valstīm. Cerēsim, ka atomkara nebūs, jo skaidrs, ja atomkarš sāksies, tad visdrīzāk viņš nebūs lokāls vienā vietā. Tā būs pasaules mēroga katastrofa, un neviens nezina, kurš izdzīvos, kurš ne. Cerēsim, ka atomkara nebūs. Un mums atkal jautājums ir, kā tad, piemēram, būs ar pārtiku, ar cenām, cenas paaugstināšanos. Es jau varu pielikt klāt degvielas cenas paaugstināšanās, ar ekonomiku vispār kopumā. Kas notiks tagad tuvākā laikā? Es nevaru atbildēt, kas notiks kopumā, jo Latvija nav tā valsts, kas pieņem lēmumus attiecībā par starptautiskajām sankcijām. Mēs redzam to, ka šīs sankcijas vistiešākā veidā ietekmē visdažādākās nozares. Mēs redzam to, ka uzņēmumi, kuri varēs ciet, mēs redzam to, ka, piemēram, tranzīta nozara, kas veiksmīgi strādāja pēdējos 30 gadus, ir vistiešākā veidā saskārusies ar šīm sankcijām, jo daudzi Krievijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar dažādu izēvielu eksportu, patreiz ir sankcionēti, līdz ar to sadarbība šādiem uzņēmumiem patreiz nav iespējama. Jautājums, kad šīs sankcijas tiks atceltas, tas vairs nav Latvijas suverēns lēmums, par to lems vai no Eiropas Savienība vai Amerikas Savienotās valsts. Līdz ar to mums vienkārši ir ar šīm sankcijām jāsadzīvo. Tas, ko es varu viennozīmīgi teikt, ka ja ekonomikas vienā vai otrā sektorā rodas problēmas, ir jādomā, kā attīstīt citus sektorus, ir jāmēģina arī šo sankciju laikā meklēt pilnīgi jaunas iespējas. Piemēram, mēs redzam, pēdējā laikā diezgan daudz tiek runāts par bēgļiem no Ukrainas un cik miljoni šo cilvēku ir atstājuši Ukrainu, bet skaidrs ir viens, ka šie cilvēki jau nav tā kā mēbeles, kuras mēs pārliksim no vienas valsts uz citu. Tie dzīvi cilvēki, daudz no viņiem gaidīs, kad karš beigsies un atgriezīsies savā valstī. Daudzi neatgriezīsies, jo viņi uzskatīs, ka tā vieta vai pilsēta, no kurienes viņi nāk, ir iznīcināta, un viņi visdrīzāk meklēs kaut kādu citu dzīves vietu. Un mums jādomā, kādā veidā arī šos cilvēkus, kas būs atbraukuši uz Latviju, kādā veidā radīt iespējas, lai šie cilvēki varētu strādāt, sevi nodrošināt, savas ģimenes nodrošināt un arī dot labumu Latvijas ekonomikai. Mēs zinām to, ka Ukraiņi līdz šim karam diezgan daudz strādāja dažādās Eiropas valstīs, būvniecībā, piemēram, IT jomā. Tad rodas jautājums, ko viņi darīs, kur viņi strādās. Un es domāju, ka mums tiešām ir jādara, lai tie cilvēki, kas ir atbraukuši, lai viņi pēc iespējas ātrāk var sākt pelnīt, jo tie cilvēki negrib dzīvot no pabalstiem. Viņi nav aizmukuši, tāpēc, ka viņi ir slinki, ka viņi ir vienkārši neko negrib darīt. Šos cilvēkus piespieda aizbraukt no savas valsts karš, un tāpēc mums ir jādomā, kā tiešām radīt darba vietas,
kuras dos pievienoto vērtību mūsu ekonomikai, kur varēs strādāt gan vietējie, gan ārzemnieki. Piemēram, viens no sektoriem ir IT sektors. Kā jūs noteikti atceraties, pirms kāda laika, kad cilvēks sacēlās Baltkrievijā, bet nekas nenotika un esošā vadība palika pie varas, tad daudz cilvēki bija spiest atstāt šo valsti. Un viens no sektoriem, kas atstāja Baltkrieviju masveidā, bija tieši IT sektors. Tātad tie cilvēki, kas nodarbojas ar IT biznesu, viņi aizbrauc uz citām valstīm. Un starp citu, daudz no viņiem aizbrauc ne tikai uz Poliju, bet arī Ukrainu. Tas nozīmē, ka šie cilvēki visdrīzāk ir starp tiem, kas ir devušies bēgļu gaitās. Un es domāju, ka tieši IT sektors ir tas, kas šodien rada vienu no lielākajām pievienotajām vērtībām. Un es ceru, ka mēs šo krīzi izmantosim arī kā jaunu iespēju, piemēram, IT nozarē, lai piesaistītu šādus cilvēkus, kas var palīdzēt tik vienai valstī. Kā jūs zināt, uz Amerikas Savienotām valstīm brauc IT speciālisti no visas pasaules. Mēs zinām, ka Eiropā ir valstis, kuras piesaista masveidā šādus cilvēkus, kuriem ir augsta izglītība un kuri tiešām ģenerē dažādas, rada pozitīvu efektu ekonomikām. Tā kā darīsim visu, lai šie bēgļi iedzīvotos pēc iespējas ātrāk, lai viņi justos laimīgi šajā zemē. Protams, lai viņiem būtu iespēja atgriezties pēc kara atpakaļ uz Ukrainu, bet tie, kas nolems dzīvot, lai viņi arī varētu būt kā liels pienesums mūsu ekonomikai, jo gudri un strādīgi cilvēki vienmēr valsts ekonomikai var dot tikai un vienīgi plusu. Bet, kas attiecās uz jautājumiem, tas, kas izskanēja par ko darīt mums, jo degvielas cenas kļūst dārgas patreiz. Līdz pat apmēram 2 eiro bija uzkāpusi degvielas cena. Skaidrs, ka par šādu cenu daudz nemaz nevar atļauties nopirkt benzīnu. Cilvēki atsakās no automobīļiem, pārsēžās uz sabiedrisko transportu. Pavasarim tuvojoties, cilvēki izmantos vairāk arī velosipēdus, cilvēki vairāk arī pārvietosies ar kājām, bet skaidrs ir viens, ka ir virkne nozares, kuras nevarēs atteikties no šīs degvielas, ir sevišķi tās nozares, kas ir saistīts ar dažādu pakalpojumu sniegšanu, un līdz ar to šī augstā degvielas cena viennozīmīgi ietekmēs arī cenas kopumā uz daudziem citiem produktiem. Mēs zinām to, ka pārtikas preču cenas pēdējā laikā ir kāpušas ievērojami. Mēs zinām to, ka gāzes cenas ir kāpušas ievērojami, līdz ar to komunālajie maksājumi, un situācija kļūst diezgan smaga. Bet mums atkal ir jādara viss mūsu valstī. Es nezinu, vai esošā Kariņa valdība to darīs, bet ja šodien man būtu dot iespēju vadīt valdību, tad viennozīmīgi es šodien katru dienu rūpētos par to, lai tieši diskusijas par ekonomiskiem projektiem, par biznesa projektiem valdībā notiktu ļoti daudz, jo skaidrs, ka šodien mums ir jāpieņem lēmumi. Mēs nevaram, piemēram, valdības sēdi noturēt reizi nedēļā. Mums būtu nepieciešams vairākas sēdes nedēļā, lai mēs skaidri runātu, kurus projektus atbalstīt, kurus uzņēmumus atbalstīt, kādus projektus realizēt, un darba devējiem, Tirzniecības rūpniecības kamerai viennozīmīgi vajadzētu būt tām organizācijām, kas aktīvi piedalītos šajā dialogā ar valdību, un viņi būtu tie, kas nāktu ar konkrētiem projektiem un piedāvātu savu redzējumu, kādā veidā attīstīt ekonomiku tieši krīzes laikā. Skaidrs, ka politiķi vieni paši šodien nav spējīgi izdomāt atbildes uz visiem jautājumiem, bet tieši tāpēc mums ir jāsēž kopā ar uzņēmējiem, ar vadošiem Latvijas uzņēmējiem, ar vadošiem darba devējiem, un ir ekonomika jāattīsta. Jo gribu atgādināt tiem, kas skatās šo vakara pārraidi, ka krīzes laiks ir arī iespēja laiks. Lai cik grūti arī nebūtu, ir jādomā par jaunām iespējām.
cilvēkiem ir jābūt gatavam pēc tam, kad viņš ir nokritis, ātri piecelties kājās un virzīties uz priekšu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijā ir daudz gudri cilvēki, spējīgi uzņēmēji, kuri šodien ir saskatījuši iespējas kādā veidā iekarot jaunus tirgus. Jo laikā, kad cenas kļūst ļoti dārgas uz daudziem pakalpojumiem un produktiem, tad ir iespēja piedāvāt risinājums, kas var samazināt izmaksas. Un es varu skaidri pateikt, piemēram, atgriežoties pie IT sektora, Latvija varētu būt unikāla vieta, kura varētu piesaistīt ļoti daudz IT speciālistus no daudzām pasaules valstīm, jo mēs redzam, no vienas puses mēs runājam par Ukraiņiem, par Ukraiņu bēgļiem, kas mūk no kara, bet mēs redzam to, ka ļoti daudz cilvēku mūk arī no Krievijas. Pēc neoficiālās informācijas pirmās nedēļas laikā, piemēram, uz Grūziju aizbrauca vairāk nekā 25,000 cilvēku no Krievijas, uz Armēniju, Kazahstānu, Azerbaidžānu un, protams, arī Turciju un citām pasaules valstīm, tur, kur bija iespējams izbraukt. Arī daudz cilvēku no Krievijas aizbrauca, jo viņi nejūtas vairs komfortabli laikā, kad notiek šis karš, kur Krievija ir iesaistīta. Un skaidrs ir tas, ka daudz jaunu cilvēku, kas Krievijā, kas negrib karot, kuri redz apdraudējumu, ka viņus var iesaukt, un ar varu piespiest viņiem šajā karā piedalīties, tad labāk viņi izmanto iespēju kaut kur aizbraukt. Un es domāju, ka mūsu valdībai šodien būtu jādod iespēja ne tikai pieņemt šos Ukrainas bēgļus, bet arī tos cilvēkus, kas šodien negrib dzīvot vairs Krievijā. Ja viņi negrib dzīvot Krievijā un viņus neapmierina tas, kas notiek, tad arī šādiem cilvēkiem būtu jādod iespēja attiecīgi braukt uz Eiropu, tā skaitā arī uz Latviju. Ainār, bet kā tad ir, piemēram, ar mūsu pašu cilvēkiem? 62,000 ir bijuši atlaisti dēļ tā, ka viņi negribēja iet potēties. Kā mūsu esošā valdība var piedāvāt darbu mūsu cilvēkiem? Saprot, ok, viss ir fine, viss ir ļoti forši, ka mēs atbalstam bēgļus, jo karš ir briesmīga vispār situācija, ja to var nosaukt par situāciju, tā ir briesmīga, nevienam to nevar novēlēt. Bet mans jautājums tāds, vai mūsu esošā valdība plāno vispār domāt arī par 62,000 cilvēku, mūsu cilvēku, kas ir bijuši atlaisti no darba? Ko viņiem tālāk, viņiem no 1. aprīļa, piemēram, tiks atkal atjaunoti viņi darbā, vai viņi tālāk tiks atjaunoti savā darbā, vai viņiem būs jāmeklē cits darbs, kas ar viņiem notiek? Tas ir milzīgs skaits. Tā ir cita tēma, tas ir murgs, kurā mēs joprojām atrodamies laikā, kad jau Igaunijā un Lietuvā ir atcelti šie ierobežojumi, kad cilvēki var strādāt, tie, kas nav vakcinēti, tad, diemžēl, Latvijā tas nav iespējams. Jā, piemēram, es pirmo reizi uz lielveikalu Latvijā aizgāju tikai pirms kaut kādām 2 nedēļām. Iepriekšējos mēnešus es nevarēju apmeklēt. Tādu cilvēku ir ļoti daudz. Vienlaicīgi šodien, ja cilvēks grib kaut kur strādāt, viņš joprojām nevar, jo strādāt var tikai vakcinēt. Esošā Kariņa Levita režīms sola, ka it kā šie noteikumi mainīsies no 1. aprīļa, bet tas ir absurds, ka tagad jau tuvojās šis marta beigas, bet skaidri vēl nav pieņemts lēmums, ka no 1. aprīļa cilvēki atkal varēs strādāt, un līdz ar to šī nenoteiktība, pieņemsim, būs tā, ka pēdējā marta dienā teiks, labi, no 1. aprīļa jūs strādājat, kurš uzreiz nākamajā dienā ies uz darbu? Kāpēc šādu lēmumu nevar pieņemt mēnesi iepriekš un pateikt, jā, no 1. aprīļa varēs strādāt? Tas tikai parāda, ka tā ir kārtējā neizdarība no šīs varas puses, un tas ir kārtējais absurds, jo tad, kad slimoja krietni mazāk cilvēki, tad daudz ko aizvēra ciet. Tad, kad slimo krietni vairāk cilvēki, tad viņi atkal mēģina kaut ko vērt vaļā. Ļoti neprognozējama esošā valdība mums patreiz ir pie varas, un es domāju, ka skaidrs, ka tā kā daudzās Eiropas valstīs visi šie ierobežojumi jau ir atcelti, tad ir pēdējais laiks arī Latvijā atcelt. Un problēma jau ir tāda, ka
diemžēl daudzi cilvēki no šiem 62,000 viņi būs aizbraukuši no Latvijas. Viņi vairs nedzīvo Latvijā, viņi vairs neatrodas Latvijā. Viņi jau ir atraduši sev citas mājvietas. Tad mēs varam te daudz runāt par Ukraiņu bēgļiem, bet patiesībā daudzi tūkstoši cilvēku ir devušies ekonomisko bēgļu gaitās prom no Latvijas. Un tas ir skumīgi. Un, lai viņi atgrieztos no tām valstīm, uz kurien viņi aizbraukuši, tas nebūs tik viegli, jo viņi būs jau iedzīvojušies, viņi būs dabūjuši darbu. Un principā tādā veidā, protams, mēs esam radījuši zaudējumus mūsu ekonomikai. Un tagad, kad valdība saka, ka mūsu ekonomika attīstās kopumā labi, tad es tam kategoriski nepiekrītu, jo, redziet, mēs dzīvojam joprojām no šīs aizņemtās naudas. Šie 18 miljardi saucamais parāds, ko lielā mērā radīja tieši Kariņa un Levita režīms, tas rada mums problēmas, jo mums jāmaksā būs procenti par šiem aizņēmumiem. Un es gribu vienkārši visiem jums, kas klausās šodien šo pārraidi, uzdot jautājumu, vai jūs pēdējā laikā esat dzirdējuši, kad ministru prezidents Kariņš vai prezidents Levits runātu par ekonomiskām tēmām, kā attīstīt valsti. Viņi nerunā, viņi sola tikai, mēs izdarīsim to, mēs iedosim to, un vēl kaut ko, bet patiesībā ne jau valdība un valsts ir tā, kas ģenerē ienākumus. Ienākumus ģenerē biznesa, uzņēmumi, uzņēmēji, tie, kas rada darba vietas. Ierēģi ir tie, kas apēd šos līdzekļus, kurus iekasēt ar uzņēmēju darbību. Ierēģi, tās ir izmaksas. Ierēģi nav ienākumi, bet tad, kad daudz saka, man ir ļoti labi, redziet, man ir laba alga, un es no šīs algas maksāju nodokļus. Es varu šodien apgalvot visiem vēlreiz un vēlreiz, kad neviens ierēdnis nerada ienākumus valstī. Visa šī ierēģņu armija tie ir izdevumi. Un tas, kad viņus apliek ar nodokļiem, un kāds cilvēks saka, jā, jūs saprotiet, es arī maksāju nodokļus, tad ierēdnis pēc būtības nemaksā nodokļus. Juridiski viņš maksā, bet faktiski viņš nemaksā, jo šie nodokļi tiek iekasēti no tās naudas, ko saražo privātais bizness. Līdz ar to es teiktu tā, ka šodien būtu jādomā, kā samazināt ierēģņu skaitu, bet ko mēs redzam? Krīzes laikā valdība, parlaments pieņem lēmumu palielināt kompensācijas par šiem saucamām par degvielu, jo deputāti saņem kaut kādu kompensāciju. Viņi palielina, jo, redziet, degviela ir kļūsi dārgāka. Kurš palielina algas, tāpēc, ka degviela ir kļūsi dārgāka privātā sektorā? Privātā sektorā naudu vispirms ir jānopelna, un tikai tad viņu var sadalīt algās, prēmijās. Valsts atkal uzvedās tā, ka it kā viņi sēž uz šī naudas maisa, ka viņi ģenerē visus ienākumus, un viņi ir tie labie salatēvi, kas to naudu tālāk piešķir cilvēkiem, pensionāriem un tā tālāk. Patiesībā daudziem cilvēkiem būtu jāsaprot, ka valsts tikai naudu pārdala, valsts pati nepelna. Neviens ierēdnis nerada pievienoto vērtību. Katrs ierēdnis tas ir izdevums, par kuru attiecīgi ir jāiekasē nauda no tiem, kas strādā privātā sektorā. Ainar, mums vēl ir jautājumi par Latvijas, tātad par dzelzceļu un par ostām. Varbūt tavi daži komentāri par šo. Kas būs tālāk? Jā, situācija ļoti smaga. Pēdējos gadus, tad, kad šī nozara varēja normāli strādāt un attīstīties, mūsu gudrā pēdiņās valdība realizēja ostu reformu, kur principā izlūdzās sankcijas Ventspils ostai. Tādā veidā gan Ventspils, gan Rīgas osta zaudēja pietiekuši daudz kravas, kas ir nebijis precedents. Par šādu rīcību es domāju, ka cilvēkus būtu jātiesā. Tie ir ļaundari, kas strādājuši pret Latvijas ekonomiku, pret Latvijas ostām. Tagad, kad situācija ir kļuvusi kritiska saistībā ar šo karu Ukrainā, ar starptautiskām sankcijām, tad, protams, valdība var plātīt rokas un teikt, redziet, mēs neesam vainīgi, šīs sankcijas ir starptautiskas. Bet, dārgie draugi, Kariņa, Levita, Linkaite, ko jūs darījāt pirms tam? Kāpēc jūs čakarējāt mūsu tranzīta nozari? Kāpēc jūs skaļi teicāt, ka tranzīta nozare nav vajadzīga? Skaidrs, ka šodien
mums ir jānogaida, jo mēs nezinām. Mēs redzam to, ka tiek, ka Krievijas kravas daudzi vairs neapkalpo, kad ir uzlikts saucamais sankcijas daudzām kravām. Mēs nezinām, mēs neesam tie, kas šīs sankcijas ietekmē. Mums, protams, ir jāņem vērā, ka šīs sankcijas negatīvi ietekmē Latvijas ekonomiku, konkrētos uzņēmumus. Arī es personīgi esmu saskāries ar šīm sankcijām. Pēdējos gados mēs esam strādājuši konkrēti Rīgas brīvostā, esam ģenerējuši daudz kravas. Mūsu uzņēmumā strādāja vairāk nekā 1000 cilvēku, bet, diemžēl, dēļ šīm sankcijām, dēļ tā, ka atsevišķi partneri ir bijuši pakļauti arī šīm sankcijām, šis bizness iet uz leju. Redzēsim, ir jāgaida. Kamēr karš nebeigsies, tikmēr šī nozara viennozīmīgi ir tā, kura būs cietusi visvairāk, bet dzīve jau neapstājas. Es vienmēr esmu bijis optimists, un es teiktu tā, ka neskatoties uz to, ka es personīgi esmu izjutis šīs sankcijas, tad es uzskatu, ka šīs sankcijas un visa šī krīze arī dod iespēju atrast jaunas iespējas. Tā kā es aicinu visus padomāt par šīm jaunām iespējām un pirms nopirkt vienvirzienu biļeti prom no Latvijas, padomāt, varbūt tieši tagad šajā krīzes laikā jūs varat uzsākt kādu jaunu biznesa projektu un tiešām kļūt par uzņēmēju, jo uzņēmēji tie, kas riskē visvairāk, bet es teiktu tā, ka ir šodien cilvēki, kas šajā krīzē saskata iespējas. Tā kā es ceru, ka tādu cilvēku Latvijā būs pēc iespējas vairāk. Es nolasīšu vienu komentāru. Piedod, es nevarēju paiet garām šim komentāram. Andrijus raksta. Ierēģņus vajag pārsēdināt uz zaļo transportu. Zini, kas ir zaļais transports? Andrijus izpratnē ēzeļi. Ar ko starp citu mēs brauksim? Ar kādiem transportiem, ņemot vērā visas degvielas cenas? Uz kā mēs pārsēdīsimies? Uz riteņa ar kājām brauksim? Patreiz, protams, cilvēks var nebraukt ne ar ko, vienkārši sēdēt mājās, iet pastaigāt pa parku un principā izslēgt televizoru, neklausīties, neskatīties ziņas, un situācija būs labāka viņam. Bet problēma ir tāda, ka šodien cilvēki tiek informēti daudz vairāk nekā tas ir bijis iepriekš, un tāpēc katrs, principā, izejot no savas rocības, pieņems lēmumu, vai viņš var atļauties braukt ar automašīnu vai nevar, jo alternatīva sabiedriskais transports, ritenis un pārvietošanās ar kājām. Tā kā ar ēzeļiem Latvijā laikam cilvēki nepārvietojas, bet ar kājām, jā, daudz cilvēku sāk pārvietoties aizvien vairāk. Pagaidām, protams, ir vilcieni, elektrovilcieni, ar kuriem vismaz no Pierīgas, no tādām atsevišķām pilsētām uz Rīgu var atbraukt. Tā kā nav tā, ka nav iespējams pārvietoties, bet tas, ka cilvēki pēdējā laikā saskarās ar to, ka viņi nevar samaksāt visas rēķinus, ka dzīve kļuvusi krietni dārgāka, tas ir fakts. Un tāpēc darīsim visu, lai šajā krīzes laikā mēs tiešām saskatītu jaunas iespējas un lai Latvijas ekonomika atkoptos pēc iespējas ātrāk. Zini, kā man gribās šeit piebilst, runājot par uzņēmējiem un par ierēģiem, man tāda sajūta rodas, jo valsts vadoņi ir apveltīti ar mazākām spējām normāli, gudri, racionāli domāt, jo viņi ir vairāk ieinteresēti tajā, lai uzņēmēja darbība konkrētajā valstī neattīstās. Esi pamanījis šādu līdzību? Man ir grūti nokomentēt. Es teikšu tā, kad cilvēki ir ļoti dažādi, bet es vienkārši teikšu vēlreiz. Es aicinu šajā krīzes laikā arī drosmīgiem, uzņēmīgiem cilvēkiem saskatīt jaunas iespējas un mēģināt tās atrast, jo tie cilvēki, kas ir dzīvojuši padomju laikā, atcerās, ka 90. gadu sākumā sabruka Padomju Savienība, veikali bija tukši, rūpnīcas apstājās, neko vairs neražoja, cilvēki pazaudēja darbu, bet vienlaicīgi bija cilvēki, kas dibināja kooperatīvus, kas dibināja pirmos komerc uzņēmumus, SIES, un mēģināja kaut ko darīt un attīstīt. Un šodien, principā, situācija diezgan līdzīga. Tā kā pasaulē ir pārņēmis šis hauss, šī krīze, es teiktu tā, meklēsim jaunas iespējas, meklēsim jaunas noiet tirgus, mēģināsim radīt jaunus produktus, pakalpojumus, lai mēs no šīs krīzes iznāktu vēl stiprāk.
Mums jautā, ja mūsu partija uzvarēs, kuras būs tās 5 lietas, kuras pātrināsiet steidzamā kārtā? Uzlabosiet, respektīvi. Es gribu apbēdināt, ka ar 5 lietām šeit mēs nekur tālu netiksim. To lietu ir daudz vairāk, kuras ir jāmaina. Tad, pirmkārt, tas, ko es teicu, ir jāmazina birokrātija, jāmazina ierēģņu skaits, vienlaicīgi arī jāpieņem likumi, kas ir saistīti principā ar milzīgām reformām un izmaiņām valsts pārvaldē. Es uzskatu, ka tā kā pēdējā laikā ļoti maz cilvēki piedalās vēlēšanās, ir nepieciešams izmainīt esošo vēlēšanu sistēmu. To, ko mūsu partija piedāvā, tātad pāriet uz šo jaukto sistēmu, kur puse no deputātiem tiks ievēlēti tiešajās vēlēšanās un puse caur partijām. Līdz ar to cilvēku ieinteresētība par politiku varētu palielināties krietni vairāk. Tas, kas attiecās par konkrētiem ekonomiskiem jautājumiem un lēmumiem, tad ir jāapskatās, kādā veidā samazināt nodokļus, nevis palielināt. Piemēram, ja mēs runājam par PVN šodien, tad jūs saprotat, PVN nodoklis tiek iekasēts no visiem pakalpojumiem, no visām precēm. Mēs zinām, ka daudzas pasaules valsts, Eiropas valsts, tepat blakus Polijā, ir pieņēmuši lēmumu, piemēram, samazināt PVN virkne pakalpojumiem un produktiem, tā skaitā degvielai. Rodas jautājums, kāpēc ir jāgaida jauna valdība, kāpēc esošā valdība nevar samazināt PVN, kurš patreiz ir ietekmējis arī degvielas cenu? Kāpēc nevarētu uz šo krīzes laiku samazināt līdz minimumam PVN tieši degvielai, lai tādā veidā degviela neietekmētu arī cenu un pakalpojumu izmaksu palielināšanos? Tas visdrīzāk būs jādara, bet, kā jau es teicu, ka pēc oktobra situācija būs pavisam cita. Bet tas, ko es redzu, pirmkārt būs jāmaina attieksme, lai tiešām atbalstītu uzņēmēju darbību Latvijā, lai tieši mazais un vidējais bizness varētu saņemt lielāku atbalstu. Piemēram, mēs redzam to, ka šodien daudzi mazie uzņēmumi nevar dabūt kredītu, pat ja viņiem ir labi projekti, kurus grib attīstīt. Viņiem vienkārši nav sava kapitāla, un tāpēc jāizveido Nacionālā attīstības banka, kura varētu būt kā ļoti labs partners tieši mazajiem un vidējiem biznesam, kurš varētu iedot arī uzņēmējiem līdzfinansējumu blakus Komercbanku piedāvātiem kredītiem, lai mazais bizness varētu attīstīties, un iespējams, ka Nacionālā attīstības banka varētu arī finansēt tādus projektus, kur ir ļoti izdevīgi valstī arī 100% apmērā. Tātad bez līdzfinansējuma. Tad būtu uzņēmumi, kuriem nebūtu jāiegulda savus līdzfinansējums, bet to varētu nosegt pilnībā šī Latvijas attīstības banka. Jo ļoti daudzi saka, bet kāpēc netiek runāts par pensiju palielināšanu, par algu palielināšanu? Pirmkārt, privātā sektorā valsts nenosaka algu līmeni. Algu līmeni valsts nosaka tikai valsts sektorā, bet, kā jau es teicu, ka valsts sektorā ir nepieciešama reforma, lai strādājošo skaits samazinātos, un tad, protams, labākiem darbiniekiem vienmēr var palielināt arī atalgojumu, bet vispirms ir jāpalielina un jāuzlabo šī konkrēta efektivitāte. Tātad pirmais mēs naudu nopelnām, un pēc tam mēs domājam, kā šo naudu tērēt. Bet viena būtiska lieta ir saistīta tieši ar jaunatni, ar jaunām ģimenēm, kurām ir jāsniedz nekavējošs atbalsts, jo tieši jaunās ģimenes ir tās, kuras nākotnē nodrošinās šīs valsts pastāvēšanu. Ir jādomā, lai dzimtu pēc iespējas vairāk bērni. No valsts puses ir jāpieņem tādi lēmumi un jāmaina arī likumi, lai tieši atbalsts mazām ģimenēm, sākot ar pirmā bērna piedzimšanu, būtu ievērojami lielāka. Un to, ko arī Latvija pirmajā vietā ir ierakstījusi savā programmā, kad īpašs atbalsts ir jānodrošina tieši daudzbērnu ģimenēm. Mums ir skaidri nodefinēta formula, kāds varētu šīs atbalsts. Tātad par katru piedzimušo bērnu valstī būtu jāmaksā 5000 eiro. Uzreiz atbildēšu, ja kāds saka, vai tas ir iespējams, tad es teikšu tā, kāpēc esošā valdība mēģina 4500 uzdāvināt
cilvēkam, ja viņš nopērk elektrokāru, bet nedomā par bērniem. Uzskatu, ka elektrokāri nav galvenā prioritāte valstī, kad labāk šos 5000 būtu novirzīta tieši ģimenei par katru jaundzimušo. Un tad, attiecīgi, arī mēs varam piedāvāt atbalstu un pabalstu tieši ģimenēm, kuras grib arī tikt pie mājokļa. Un ideja ļoti vienkārši: par vienu bērnu mēs piedāvātu 10% atlaidi no hipotekārā kredīta, par 2 bērniem 20%, par 3 bērniem 30%, bet par 4 bērniem, kas jau principā tiek uzskatīti jau par daudz bērnu ģimeni, mēs piedāvātu 60% atlaidi, un 5 bērnu ģimenei varētu tikt nodrošināta 100% atlaide, bet kopīgais atbalsta apjoms nevarētu pārsniegt 100 000. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šāda programma viennozīmīgi atbalstīt ne tikai dzimstību Latvijā, bet šī programma ļoti pozitīvi arī veicinātu to, ka cilvēki nebrauk prom no Latvijas, bet viņi strādātu. Jo priekšnosacījums šāda atbalsta saņemšanai ir tāds, ka ģimenei ir jādzīvo un jāstrādā Latvijā. Tā kā darāmā ir daudz, tā kā par to es domāju, ka mēs vēl runāsim daudz. Ainar, varbūt tavs vēlējums, pirms mēs beidzam šo laivu, un tikmēr es vēl gribētu palūgt mūsu skatītājus uzrakstiet lūdzu komentāros, par ko jūs gribat runāt ar Aināru, vai ko jūs gribat dzirdēt no mūsu tiešraidēm nākošajās reizēs. Ierakstiet lūdzu savus tēmas vai jautājumus, kādi jums ir. Un, Ainar, varbūt tavs novēlējums mūsu skatītājiem. Redz, что дальше вы будете делать с русофобией? Tāds jautājums Rustams. Может быть, я отвечу вам тогда на русском языке. Я считаю, что латвийский народ должен быть единым. Все граждане одинаковы. Мы не можем больше делить граждан, правильный гражданин или неправильный. Все должны быть одинаковы. Несмотря на то, какой у человека родной язык, латышский, русский, украинский, белорусский, еврейский, все должны быть одинаковы. И мы должны понимать то, что у всех граждан Латвии только одна родина, одна страна, за которой мы должны бороться и которую мы должны поддерживать. Это страна, в которой мы живем, это Латвия. Что касается русофобии, то, знаете, моя позиция такова. У нас есть политики, есть как латыши, так и русские, которые заинтересованы раскалывать наше население. И потому я лично в свое время, когда пришел в политику, был лозунг «Vienot nevis šķelt», то есть объединять, а не раскалывать. Я считаю, что сегодня этот лозунг еще более актуальный. Мы должны быть едины как никогда. Все жители, все граждане Латвии, мы должны быть единой нацией. И тогда нас никто не будет освобождать, тогда в Латвии не будет войны. А то, что кто-то хочет всегда поднять лозунг, там, латыши, не сдавайтесь, русские идут, или опять полностью противоположные, что якобы там все у нас плохо. Я считаю, что все те, которые будут раскалывать народ, они ничего хорошего стране не дают. А сейчас, когда именно еще идет война на Украине, мы должны еще больше думать, как мы будем высказываться. Мы не должны сегодня кого-то затрагивать и обвинять в чем-то. Скажем, конечно, проблема в том, что одно это русский язык, но с другой стороны, конечно, многие переживают, потому что они на обоих сторонах. Они как за Украину, так и за Россию. Они не могут выбрать одну или другую сторону, потому что у некоторых есть даже так, что наполовину украинец, наполовину русский, наполовину латыш, наполовину украинец и так далее, и так далее. И сегодня самое главное, чтобы эта война закончилась. А мы в Латвии должны жить дружно, так же, как в свое время был этот советское время мультфильм, где кот Леопольд говорил: давайте жить дружно. Я думаю, что сегодня это очень важно, чтобы мы жили бы в мире, чтобы в Латвии не было бы войны, чтобы нам не надо было уезжать из этой страны. И я уверен, что на следующих выборах большинство избирателей захотят
чтобы в нашей правительстве были представлены как латышские граждане, так и русскоязычные граждане. Нам не надо больше людей делить на национальности. Мы должны быть единым народом. И я думаю, что сегодня абсолютное большинство людей согласны с таким мнением. А то, что у нас есть разные радикалы, которые создают нам проблемы, ну, давайте делать так. Если таких людей будет меньше в политике, то, я думаю, намного лучше нам будет жить в нашей стране. Спасибо, Айнар, за твой ответ, за твой комментарий по этому поводу. Protams, ka vienota nevis šķelta ir pats galvenais, kas vispār dotajā, bet tik sarežģītajā situācijā, kādā mēs vispār laikā, kādā mēs šobrīd dzīvojam, tas ir ļoti, ļoti svarīgi vienot nevis šķelt, ne tikai tautības vienot savā starpā, bet arī savus draugus, kaimiņus, to varbūt agresiju, kas pēkšņi cilvēkiem rodās, izsportojiet šo agresiju, izstaigājiet, vairāk laika pavadiet svaigā gaisā ar ģimeni savu. Un paldies, starp citu, šovakar, ka bijāt komentāros ļoti taktiski, es tā skatos. Nu ko, tiekamies tad nākamajā nedēļā. Jā, paldies visiem tiem, kas skatījās. Nākamā nedēļa mēs ar Māju turpināsim un šis laivs turpināsies. Protams, mēs runāsim par daudz un dažādām tēmām, bet ja jums ir kādi jautājumi, jau kurus jūs gribat, lai mēs apspriestu laicīgi, tad sūtiet man personīgi. Un es ceru, ka tiešām caur šīm diskusijām mēs arī mēģināsim rast kādas atbildes. Tā kā paldies jums, ka jūs skatījāties, ka jūs veltījāt šai pārraidei laiku. Tā kā paldies un līdz nākamajai reizei. Visu labu!